Paldies, ka esat atnākuši, tie, kuri ir atnākuši. Tātad šodien Rēzeknes siltumtīkli un Rēzeknes enerģija, laikam, jā? Tā tie uzņēmumi saucas. Vadībā pastāstīs, kā mums ir pagājis šis gads, un atbildēs uz jūsu jautājumiem. Gribētu teikt, ka galvenais, kas ir noticis priekš mūsu diviem uzņēmumiem, tas ir tas fakts, ka apkures sezona ir beigusies sekmīgi. Sezonu esam nostrādājuši bez avārijām un nopietniem bojājumiem, kas savukārt liecina par to, ka mūsu darba kvalitāte tomēr ir atzīstama kā samērā augsta. Jo jebkuru siltumapgādes uzņēmumu pirmkārt raksturo tas, cik kvalitatīvi un droši tas spēj sniegt pakalpojumu. Mēs šo pakalpojumu esam snieguši visas apkures sezonas laikā, kvalitatīvi, bez pārtraukumiem. Pilsēta ir tikusi apsiltīta, un tas ir pats galvenais. Protams, jautājumi ir pacēlušies daudz un dažādi. Pirmkārt, tie ir augstie apkures rēķini, ko saņem pilsētas iedzīvotāji. Un, protams, ja ir jāmaksā daudz, tas īsti nevienu lāgā neapmierina. Bet mēs arī no savas puses, cik tālu sniedz mūsu kompetence un mūsu zināšanas, un cik mēs esam varējuši skaidrot, mēs esam skaidrojuši šo situāciju, ka galvenais iemesls šiem te augstajiem apkures rēķiniem nav viss tik daudz augstais noteiktais tarifs, cik daudz augstā māju siltuma patēriņš mājās. Tas nozīmē, ka mājas nav nosiltinātas, patērē lielu siltuma daudzumu, līdz ar to pirmām kārtām šo te augsto siltuma rēķinu. Iemesls ir tas, ka mājas siltuma patēriņš ir ļoti augsts, līdz ar to ir augsti arī rēķini. Pagājušajā gadā esam sekmīgi pabeiguši Ziemeļu rajona katlumājas rekonstrukciju. Tas ir devis mums iespēju nepaukstināt tarifu pilsētā tajā brīdī, kad visas cenas pēc būtības iet uz augšu un paceļas. Mēs varam noturēt tarifu iepriekšējā līmenī, jo šīs katlumājas rekonstrukcija pirmkārt dot daudz lielāku drošumu pilsētā. Mēs strādājam ar jaunām iekārtām, kuras bez šaubām ir drošākas, un tā iespēja, ka viņas var kaut kurā brīdī apstāties, praktiski nepastāv. Mēs varam pilsētas Ziemeļu rajona iedzīvotājiem iedot kvalitatīvāku pakalpojumu. Ja līdz šim mēs bijām spiesti bremzēt siltumapgādes apkures sezonas uzsākšanu, jo mums ierobežojušais faktors bija ļoti katlē ar lielu enerģijas daudzumu. Mēs nevarējām iedot minimālo nepieciešamo daudzumu, kad tikko pati apkures sākas un grib pieslēgties tikai dažas mājas. Tagad mēs varam iedot jebkurā brīdī, jebkurā daudzumā. Katlumāja ir pilnīgi automatizēta. Tas nozīmē, ka praktiski štats un darbinieku štats vairs nav nepieciešams. Tāpat mēs arī nopietni domājam par centra rajona katlumājas rekonstrukciju. Mēs esam iesnieguši Latvijas Investīciju un attīstības aģentūrā projektu par centra rajona katlumājas rekonstrukciju. Diemžēl šis projekts netika atbalstīts. Mēs saņēmām negatīvu lēmumu, praktiski atteikumu no Latvijas Investīciju attīstības aģentūras. Šo lēmumu mēs esam pārsūdzējuši ekonomikas ministrijā. Diemžēl arī no ekonomikas ministrijas ir saņemts arī negatīvs atteikums, bet šis process tomēr nav skatāms kā beidzies un galīgs. Mums dotajā brīdī pastāv tiesības griezties administratīvā tiesā. Mēs tomēr esam pārliecināti par mūsu projektu un mūsu lēmumu par nepieciešamību rekonstruēt centra rajona katlumāju
pareizība, šī lēmuma pareizība mēs esam pārliecināti, un visātrāk mēs domāju, griezīsimies arī administratīvā tiesā, lai panāktu mums labvēlīgu rezultātu. Gribētos vēl teikt, ka presē arī ir izskanējis viedoklis, ka kaut kas tur ir salaists grīstē, ka projekts uzrakstīts nekvalitatīvi, tam galīgi negribētu piekrist. Mēs uzskatām, ka viss tas, kas ir bijis atkarīgs no mums, to mēs esam izdarījuši pietiekoši kvalitatīvi. Mēs esam pārliecināti par savu lēmumu pareizību. Un es domāju, ka spēsim panākt arī pozitīvu rezultātu tiesā. Bet vēl gribētu nomierināt pilsētas iedzīvotājus, ka neatkarīgi no jebkuriem tiesas iznākumiem un neatkarīgi no jebkuriem tiesas lēmumiem mēs turpinām sarunas ar ekonomikas ministriju, un mums ir doti tādi cerīgi signāli, ka tomēr būs vēl arī nākamās kārtas Eiropas Savienības fonda apgūšanā. Būs programmas atbilstošas, kurās mēs varēsim startēt. Un cerams, ka mums arī izdosies, varbūt arī bez jebkādām tiesām, iesniegt jaunu projektu un šoreiz arī saņemt Eiropas Savienības atbalstu, tieši tāpat, kā mēs to izdarījām, rekonstruējot Ziemeļu rajonu Katlumālu. По поводу тарифов, в этом году получилось, они уменьшились, как вы же где-то смогли там уменьшили, вот прогнозы на будущее, они будут расти или чего ждать? Mūsējā prognoze ir sekojoša. Mēs, neskatoties uz to, ka cenas uz visu pieaug, un ņemot vērā arī to, ka viena katlumāja mums ir rekonstruēta. Divas. Jā, tas būtībā divas, pilnīgi pareizi, jā. Vipinkas katlumāja, tas jau periodu iepriekš, mēs runājam par pagājušo gadu vēl, jā, teiksim, bet iepriekšā, jā. Pēc būtības divas katlumājas ir rekonstruētas. Tā ir Vipinga un Ziemeļu rajonu katlumāja. Tas tomēr dod kaut kādu finansiālu efektu. Un mēs līdz ar to mēs varam noturēt tarifu iepriekšējā līmenī. Un tas jau arī nav maz. Jo pretējā gadījumā, ja mēs nebūtu veikuši šos te darbus, mēs tagad jau nopietni runātu par jaunu vēl papildus tarīšu jaunas. Iedzīvotāju parāda summa ir ļoti liela. Un izmantojot preses starpniecību, gribētos arī dot signālu iedzīvotājiem. Lūdzu, neatlieciet un veiciet maksājumus savu iespēju robežās. Jau tagad ir izveidojusies situācija, kad pie mums griežas fiziskas personas, kuru lietas tiek nototas, ir pozitīvas tiesas lēmums pa labu mums, pa parādu piedziņu, jo iepriekš mēs esam griezušies tiesā, prasījuši parāda piedziņu, tiesa mums ir lēmusi pa labu, tālāk mēs nododam jau izpildu rakstu tiesu izpildītājiem, un šajā brīdī griežas pie mums iedzīvotāji lūgumu atsaukt šos te dokumentus, jo tiesu izpildītāji uzreiz uzliek savus amata atlīdzības, un cilvēkam tas rēķins pieaug jau nozīmīgi, jā, teiksim, vismaz par kaut kādiem 200 latiem. Un griežas savu lūgumu, atgriež atsaukt šos dokumentus, ko mēs, protams, īstenībā tiesiski arī nevaram atļauties izdarīt. Tādēļ lūgums visiem iedzīvotājiem pēc iespējas nomaksāt rēķinus, rast visas savas iespējas, jo bez šaubām, ja lieta nonāks līdz tiesai, tie būs papildus tiesas izdevumi, un jau tagad cilvēki griežas pie mums, bet mēs jau neko jau vairs līdzēt nevaram. Ja nonāk līdz tiesu izpildē, vēl tie nāk papildus rēķini, tādēļ lūgums griezties visiem abonentu nodaļā Rīgas ielā 2, lai noslēgtu vienošanās par parādu atmaksu. Tiek noteikts grafiks, kādā cilvēks
ja viņš uzreiz, protams, nevar samaksāt. Kādā termiņā spēja atmaksāt, mēs noslēdzam vienošanos, lieta tālāk neseko uz tiesu, bet mēs no savas puses kontrolējam šī te grafika izpildi ar parādu piedziņas uzņēmumiem. Visātrāk tas tā arī notiks un tuvākajā laikā. Tātad mēs nodosim kaut kādu esošo parādu daļu parādu piedziņas uzņēmumiem. Gribētos atzīmēt, ka vajadzētu visiem, gan visiem Rēzeknes iedzīvotājiem, gan mēs to esam apzinājušies, jā, bet pašiem iedzīvotājiem vajadzētu saprast šī soļa nepieciešamību un vajadzību, jā. Jo pēc būtības šī nemaksāšana, teiksim, apdraud visu pilsētas siltumapgādi. Mēs taču nevaram ņemt neierobežot kaut kādus kredītus, kaut kādus meklēt papildus finansējumus tikai tādēļ, lai nosektu šos te zaudējumus, kas mums rodas par pakalpumu, ko mēs esam kvalitatīvi un saulēcīgi piegādājuši. Lai nenonāktu līdz tādai situācijai, ka pilsētas siltumapgāde vispār tiek apdraudēta, protams, mums jāmeklē visi iespējamie varianti, kā tikt pie šīs nautiņas. Protams, katrs individuāli zina, ka par visiem pakalpojumiem ir jāmaksā. Protams, ne jau visi, teiksim, tikai nemaksātāji, kas negrib un nemaksā. Liela daļa ir jau problēmas, ka nav darbā, tur bērnus skolu jālaiž un tā tālāk. Bet vēsturiski tā, teiksim, ir izveidojusies un tā arī ir, ka pa ziemu dažreiz iekavē maksājumus, bet pa vasaru maksājumus samazinās. Teiksim, ja mums uz apkuras sezonu beigu iekasēšana bija 81%, jā, šobrīd par šo sezonu, tad, viņš līdz nākošā apkuras sezonā tas procents pieaugs, protams, ka par vasaru tiks nosakta daļa parāda. Sakarā ar atbrīvošanas alejas rekonstrukciju Lubānas iela, Rancāna iela un Brāļu Skrindu iela, kur, teiksim, krustojumi, kurus pāriet no tām ielām atbrīvošanas alejas, pilnīgi tiks nomainīts visi jaunās trases, teiksim. Bet tas ir atbrīvošanas alejas projekta ietveros un tas ir, par Eiropas naudu. Kas par tekošiem remontiem, tad šobrīd remonts notiek Bowlinga, kāda tur iela? Upes iela, laikam. Upes iela. Lubānas iela tur ir, bet vēl nav bijusi siltumtrašu hidrauliskā pārbauda. Teiksim, pēc hidrauliskās pārbaudas tad mēs redzēsim, kurās vietās būs tā tie lielākie remonti. Такой, считается, тоже очень мучает. Мучает? Да, в прошлом году, когда нас возили по Северной котельне, и там была эта чудная труба, которую, да, тогда ее обещали демонтировать. Как обещали? Говорили, что будут, да. Так в итоге, что она будет на месте стоять, ее все-таки. Она как бы никому не мешает. Нет, не мешает, просто... Stāvēs viņam līdz labākiem laikiem. Ясно. Ja mums visam naudas pietiktu, jā, teiksim, mēs risinātu jautājumus par kaut vai daļēju šīs te... Не, беру на каукшую дали, такая друскануля, который кегели крепит. Viņa krīt, jā. Jā, Bet no tās trubas arī ir labums savas pilsētā. Tur stāv, teiksim, sakaru kompānijām stāv antenas, kas nodrošina sakarus, teiksim, mobīlos un internetu pilsētā. Так мы только рады, если она станет. Jā, ja jūs tā gribat, tad mēs vēl ilgāk viņu paturēsim nedod. Šobrīd situācija ir tāda, ka tur Ziemļu rajonas teritorija vēl joprojām tur ir NT saimnieki pēc MPK likvidēšanas un joprojām vēl nav pat reālā zemes sadala, jo, teiksim, ir domāmās daļas, teiksim. Kā mēs tur varam kaut ko tur darīt, tur jāsaskaņo ar visiem.